Lūk, kā viņš guva pirmos vārdus šajā spēlē. Jā, 1-0. Jā, kā jau tu minēji, 3 vārtu vairākumā un pirmie vārti Oļegam šī spēlē ļoti labi nospēlēja. Ļoti meistarīgi nospēlēja Oļegs, jā, nestoties to, ka viņš ir aizsargs, bet nospēlēja meistarīgi, tikpat meistarīgi kā mūsu labākie uzbrucēji un 1-0 mēs esam vadībā. Jā, nu te paskatāmies vēlreiz šo filigrāno spēli, ko izpildīja pie vārtiem Oļegs Viķezem. Bija 100% vārtu moments šis, 100%. Un tagad skatāmies, kas notiek pēc tam. Un te mēs redzam, ja Viķes spēlētājs netrāp tukšos vārtos. Otros vārds un, protams, kad snaipers, tas, kas šī vārda vislielākajā nozīmē ir uz ledus un arī šajā līgā. Marcels Hoss. Jā, kā jau pats Marcels pateica pēc otrās trešdaļas, kad viņš centīsies darīt visu, lai paliktu, kā saka, labākais vārdu guvējs līdz sezonas beigām un arī, lai palīdzētu Rīgai gūt pēc iespējas vairāk punktus un tikt play-offā. To viņš tieši izdarīja šī epizodē. Ozoliņš, Ņiževijs, Hoss. Nu, tāda kombinācija. Un varam par to arī vēlreiz šeit papriecāties, bet atzīmēšu to, ka... Jā, ļoti labi izējām no zonas, piespēl Jānis Proktam, un te Jānis ļoti labi nopauzēja un iedeva labu piespēlu karējām. 3-0, šādi Aleksandrs Ņiževijs izceļas. Jā, patīkam to, ka Aleksandrs spēlē ļoti rezultatīvi pēdējā laikā. Nu, viņš vispār spēlē rezultīvi, bet nebija gūs vārds kādu laiku. Un pagājušā spēlē hetriks, šodien vārds. Ļoti svarīgi, kad Saša, kā saka, arī gūst vārds, ne tikai dala tās smukās piespēles, jo ļoti svarīgi spēles priekšā pret Torpedo un šajā spēlē 1 vārdu, 2 piespēles, arī Ozoliņam 3 rezultīvu punkti, 3 piespēles. Jā, visi Dinamo līderi spēlē ļoti labi, ļoti rezultīvi, kā saka, īstajā laikā. Edgars ir pelnījis labākā spēlētāja balvu, viņš to arī saņēma, bet viņš nebija pelnījis vārdus zaudēt šajā mačā. Jā, nebija pelnījis. Gribētos, kā jau mēs pirms spēles runājām, to daudzumu, ko Edgars ir ielaidis spēlējot ļoti labi, es uzskatu, pēdējās 5 spēlēs gribējās, lai viņam būtu kaut kāds tāds papildus bonusiņš, ja, un būtu sausā spēle. Varēja gūt vārdus, bet tikai ne tajā pusē, kur vajadzēja lūgt. Tā bija pašs faktisks mača beigas jau un izskaņas, un viņš palaboja šo metienu.